Informatīvi izglītojošu un analītisku raidījumu cikls Bez robežām par sabiedrībai nozīmīgo un aktuālo Vidusdaugavas reģionā. Raidījums Bez robežām un raidījuma vadītāja Gita Dukaļska. Šodien runāsim ar diviem izciliem māksliniekiem – Paulu Bobrovu un Artūru Gori, kuri nāk no Jēkabpils un ir strādājuši pie pasaules mēroga animācijas filmas Traume. Šī filma ir kļuvusi par globālu fenomenu, iegūstot vairāk nekā 50 prestižas balvas, tostarp Zelta globusu un piesaistījusi vairāk nekā 2 miljonus skatītāju visā pasaulē. Ginta Zilbaloža animācijas filmas Traume ir lielisks pierādījums tam, ka Latvija var gan radīt pasaulē atzītus mākslas darbus, gan sasniegt starptautisku atzinību. Un vēl jau vairāk prieks, ka šajā radošajā komandā ir talantīgi mākslinieki, kuriem saknes nāk no Jēkabpils. Šī intervija sniegs iespēju uzzināt vairāk par Paulas un Artūra ceļu līdz šiem ievērojumiem panākumiem. Kā pirmo studijā esmu aicinājusi uz sarunu Artūru Gori. Labrīt, Artūr! Labrīt! Jā, prieks tevi dzirdēt. Jā, man arī prieks. Tu nāc pats no Jēkabpils, es pareizi sapratu, ja? Jā, dzimis esmu Jēkabpilī un kādu laiku tur nodzīvoju. Kā tavi ceļi aiznesa līdz tam, kad tu sāki animēšanas darbu? Tas ir ļoti diezgan garš tāds ceļš, jo tā kā vispār ar kaut kādu mākslu zīmēšanu es nodarbojos, cik es sevi atceros. No sākuma es arī tajā bērnu mākslas skolā gāju, un tad jau vēlāk arī mākslas vidusskola, Saules skola Daugavpilī bija, kur es pabeidzu interjeru dizainu. Un tad tur pakāpeniski man parādījās viens draugs, kas mani pierunāja nopirkt datoram grafisko planšeti. Un es tajā brīdī tur visādas gleznas portretus zīmēju. Es domāju, ko tu man te ar savu datoru grafiku centies iesmērēt, ka tā nav īsta māksla, ka man es vēlos tur nodarboties ar īstu mākslu, bet viņš mani beigās pierunāja, un tad es pamēģināju, un tad es sapratu, ka tā ir vesela cita pasaule, un ka tā arī ir māksla, visa tā datorgrafika. Un tad tur, respektīvi, es kādu gadu, man liekas, nosēdēju katru vakaru pēc darba, taisīju portfolio, un tad tur es pakāpeniski dabūju pirmo darbu pie vienā Rēzeknes Indijas studijā, es pie datorspēlēm strādāju, mainīju darbus un nolēmu, ka gribu pie konceptārta strādāt, jau pie filmām vai pie spēlēm. Un arī tur diezgan ilgi taisīju portfolio, un Gins mani atrada un uzrakstīja man. Tā arī es dabūju pie viņa darbu, kas man bija pirmais pie animācijas filmām, jo, kā tu jau teici, līdz tam es tikai pie datorspēlēm biju strādājis. Tad tev tas pirmais darbs tāds ļoti veiksmīgs. Jā, pirmais darbs tieši animācijas tajā industrijā, jā. Ļoti man paveicās, ka Gins mani atrada un uzticējās un nolēma iedot to iespēju. Bet vai bija sajūta, ka tu strādā pie kaut kā īpaša? Jā, pilnīgi noteikti. Bija jau no paša sākuma bija saprotams, ka tas ir kaut kas īpašs. Es arī biju redzējis iepriekš Ginta īsfilmas un pirmo viņa to pilnmetrāžas filmu Prom, kuru viņš viens pats taisīja. Tur bija pilnīgi saprotams, ka tas cilvēks ir ar tādu ļoti neordināru pieeju, ka viņš ļoti interesantus sižetus un neviennozīmīgus māk pastāstīt un arī parādīt vizuāli. Un jā, bija saprotams, ka tas būs kaut kas īpašs, bet ka tas būs kaut kas tāds, kas uzrunās, rupji runājot visu pasauli. Es domāju, neatkarīgi no kaut kādas nācijas, valodas, mentalitātes, no vēl kaut kā, ka viņa uzrunās visus. Par to, protams, es domāju, ka neviens nebija gaidījis, ka viņa iekaros, teiksim, tā visu visās pasauli, pasaules malās skatītājus. Jā. Kāds bija tavs darbs pie filmas? Es biju galvenais vides konceptmākslinieks. Bet pastāsti smalkāk mazliet, kā tas notiek? Jā, respektīvi, par ko es esmu atbildīgs, tas ir vides dizaini, respektīvi viss, kas nav filmas tēli. Teiksim, visa arhitektūra, kaut kāda daba, kas ir apkārt. Es esmu atbildīgs par to dizainu izveidi. Respektīvi, piemēram, Gins man pasaka, ka mums ir tāda un tāda lokācija, tur kaut kāda sala, piemēram, mums ir vajadzīga, tur jābūt vējdzirnavām. Tur notiks tas un tas pēc scenārija, un man tātad jāizdomā, kā tas viss izskatīsies. Un vēlāk jau mani dizaini tiek nodoti 3D māksliniekam, kas to visu modelē. Bet šeit tā interesanti sanāca, ka tā kā es jau no paša sākuma tos dizainus veidoju 3D, tad beigās arī daudzi no maniem 3D modeļiem arī aizgāja pa taisno filmā. Bet vai bija kādi uzmetumi, kas tev tika parādīti apmēram, kā tam jābūt? Jā, Gintam jau 3D vidē jau bija salikts tā saucamais animātiks, kas ir tā kā rupja animācijas skice tāda, un daudz kas bija tā, ka, teiksim, tur ir kaut kāda
tā vide, bet viņa ir ļoti rupji uzmesta no, teiksim, pelēkiem kaut kādiem vienkārši blokiem, lai saprastu, kur kas atrodas un kāda notiek tur darbība. Un tālāk es jau to visu apaudzēju, tā kā jau varu pateikt, ar dizainiem un izdomāju, kā tam jāizskatās. Nu, te nu droši vien vajag ļoti bagātu iztēli un fantāziju, vai ne? Tur vajag bagātu iztēli, bet pats svarīgākais tur ir jātaisa, mēs to saukājam par research, bet, laikam, tā kā izpēte ir jātaisa un jāmeklē ļoti daudzas references, un arī arhitektūra visādi ir jāpēta un tā tālāk, jo tur bez kaut kādas bāzes, teiksim, no nulles, pa lielam neviens dizains netiek veidos. No sākuma tu savāc to referenču bāzi savu, un tad jau tu no viņas, ja tā var pateikt, iedvesmojies. Kaut ko paņem no vienas, kaut kādu sīkumu, no viena arhitektūras stila, kaut ko no cita, un tādā veidā uz tā bāzes un pievienojot kaut ko no sevis, tu radi to dizainu. Bet tas tad ir ļoti laikietilpīgs darbs. Nu, diezgan, jo arī veidoju to laivu, modelēju, uz kuras tie tēli peld visu laiku. Teiksim, priekš tās laivas man vajadzēja 1,5 nedēļu tikai to, lai izstudētu to visu laivu, jo tur visam jāstrādā pareizi. Es nevaru vienkārši skaistu laivu, kas izskatās pēc laivas, tur arī visam jābūt pareizi un jāstrādā. Un tāpēc, tur 1,5 nedēļa tikai uz izpēti aizgāja, lai saprastu, kāds mehānisms, ko dara un tā tālāk. Un tikai pēc tam, kad es jau to visu sapratu, esmu to uzbūvi. Tad jau es pa virsmu lieku jau to dizainu un kā viņai jāizskatās un kaut kādus dekorus un vēl kaut ko. Nu, te nu sanāk, ka tev bija nenormēts darba laiks droši vien, vai ne? Es neteiktu, ka bija nenormēts, tas darba laiks man bija adekvāts, nebija tā, ka es vienmēr virsstundas kaut kādas strādāju un tā. Protams, gadījās citreiz arī kaut kādas virsstundas vai ilgāk pastrādāt, bet nē, es neteiktu, ka tas bija kaut kā paigi traki. Tādā ziņā, nē, viss bija ļoti adekvāti. Pats darba temps bija tāds ļoti mērens. Tas arī tas, kas ļoti patika mūsu visai komandai, ka mums tā kā ir daudzos lielākos kaut kādos produkcionos un Holivudas, tur ļoti tas temps ir ļoti liels un tur ir ļoti maz laika tev priekš tiem konceptiem. Bet šeit mums bija laiks gan izpētīt, gan padomāt labāko variantu, vairākas tās skices un izvēlēties labāko. Mums te bija iespēja izbaudīt to darbu, nevis skriet visu laiku kaut kur. Un, man liekas, tas arī viens no tiem momentiem, kāpēc tas viss tik labi ir sanācis. Es te vairāk biju domājis, ka māksliniekiem, piemēram, lai izgleznotu gleznu, viņam vajag iedvesmu. Bet te jums sanāk, ka ir jāstrādā un katru dienu ir jābūt tā iedvesmai. Jā, tas laikam tomēr šeit ir nevis tīra māksla, tas tomēr ir arī dizains, un dizains tā ir dizaina. Tā kā galvenais mērķis ir arī kaut kādu problēmu risināšana, vai arī vizuālo problēmu, teiksim, jo, pieņemsim, tur ir vajadzīga kaut kāda lokācija vai kaut kāda ēka, kas dod kaut kādu noskaņu, piemēram, tur baisu vai vēl kaut kādu. Un mums tas viss ir jāizdomā, jāizrisina tā problēma, kā to uztaisīt tā, lai skaisti, lai tas nodot pareizo domu, tā, lai ir pareizā atmosfēra. Un jā, tā ir kaut kādā ziņā arī problēmu risināšana, nevis vienkārši skaistu bildīšu taisīšana. Jā, tev tas ir brīnišķīgi izdevies, tas jau ir pierādījies droši vien. Paldies! Bet kopumā, cik ilgi tu strādāji pie šīs filmas? Es nostrādāju gadu pie šīs filmas. Tā bija pre-production stadija, respektīvi, kad tie koncepti ir vajadzīgi, un tad, kad es tos visus dizainus jau pabeidzu, tālāk jau tas tiek nodots tur animatoriem, tālāk jau tāds vairāk tehnisks darbs sākas, un mans darbs līdz ar to arī beidzas pie tā visa, kas ir manas pozīcijas tā kā robežās. Jau ir pāri par 50 balvām, ko filma ir jau iegūta, bet kādas bija tavas emocijas, kad uzzināji, ka Straume ieguva zelta globusu? Protams, ka tāds šoks, kas man bija īstenībā jau kopš Kannu kinofestivāla, jo tā kā ar galvu es saprotu, ka tās visas balvas mums ir iedotas, bet aptvert to visu un tā kā pieņemt un saprast līdz galam, es nezinu, man līdz šim ir kaut kā priekš manis tas viss ir neierasti, jo, priekš manis tas ir pirmais animācijas projekts. Es, protams, neko tādu nebiju gaidījis, un es līdz šim tā kā nevaru to visu apjaust un pierast līdz galam. Man tas viss ir kaut kāds jauns un tāds dīvains nedaudz varbūt tās. Protams, man ir nereāls prieks un lepnums par to, ka man bija iespēja būt daļai no tā, un ka es varēju pastrādāt ar Gintu, bet man tik un tā ir kaut kāds tāds šoks un nedaudz man ir grūti aprakstīt kaut kā savas emocijas. Vai pats arī varbūt brauci uz Kannu festivālu? Nē, tā sanāca, ka sakarā ar ģimenes apstākļiem man bija viens brauciens uz ārzemēm, un es, diemžēl, man nesanāca tikt uz Kannu kinofestivālu. Es ļoti gribēju, bet nevarēju tikt. Jā, tie skaitļi ir iespaidīgi. Īstenībā ārpus Latvijas robežām jau ir pāri par 2 miljoni noskatījušies, un Latvijā pāri par 200 000 tie skatījumi tiešām ir
iespaidīgi, un mums ir arī ļoti liels lepnums, ka mūsu pašu jēkabpilieši piedalījušies šīs filmas izveidē. Tā ka varam tiešām tikai visa Latvijas stāvus aplaudēt jums. Jā, paldies. Man arī ļoti patīkami. Man ir ļoti patīkami, pa visu pasauli tie ir 2 miljoni, bet ka pa lielam 10. daļa no tā tie ir tikai latviešu skatījumi, kad Latvijā tā ir arī viena, man liekas, no skatītākajām filmām vēsturē. Un man arī tas ir ļoti patīkami, ka arī pie mums tā filma arī ļoti mīlēta. Tas, protams, arī ļoti patīkami. Starp citu, pirmizrāde bija 24. gada 28. augustā, bet tieši pēc Zelta globusa saņemšanas, tad visi arī sāka skatīties. Jā, jo līdz tam, man liekas, vairāk cilvēki staigā tomēr, kas kaut kā interesēs par tām latviešu filmām un animāciju, vai arī kas kaut kur ir dzirdējuši reklāmu, bet jā, pēc Zelta globusa, tur, kad visās ziņās tiešām tur sāka rādīt, te jau cilvēki, man liekas, tur jau viņiem arī interesanti sāka palikt, ja jau Zelta globus iedeva, tad jāaiziet, jāpaskatās, kas tur ir tās, par ko to Zelta globus iedeva. Un tas, protams, arī daudzus pamudināja, kas līdz tam nebija gājuši apskatīties. Jā, pelēkais kaķis ir kļuvis ļoti populārs, un modes ziņā mēs arī redzam, ka pašlaik parādās gan maiciņas, gan cepures, gan visādas lietiņas, ko var jau iegādāties, bet starp citu, kā ir ar autortiesībām? Ar autortiesībām ir tā, patentu valde, man liekas, patentu valde bija dalījusies Facebookā, kad mums tas likums tāds Latvijā ir, kad mums nav speciāli jāpatentē nekas, mums nav nekas, teiksim, juridiski tas viss jānoformē, kad tiklīdz kaut kas ir radīts, tā autortiesības automātiski jau ir tam autoram. Bez viņa piekrišanas pa lielam nav tā kā likumīgi to izmantot tēlus, intelektuālo īpašumu. Bet, kā ir, tā ir. Cilvēki arī nevienmēr to dara kaut kādu sautīgu iemeslu dēļ. Jā, cilvēkiem vienkārši grib arī kaut kā, varbūt tās kaut kādu savu, kā pateikt, labumu iegūt no tā visa. Es gribu negluži par labumu, bet kaut kā no sevis arī pareklamēt to visu un pilnīgi kaut kādu labsirdīgu iemeslu vadīt. Tas nav vienmēr kaut kā sautīgi. Cilvēki grib arī papriecāties un būt daļa no tā un viss. Protams, ka ir arī gadījušies daudz gadījumi, kas jau ir redzēti, kas sautīgos iemeslos un lai nopelnītu, izmanto gan kaķa tēlu. Tas jau ir redzēts gan reklāmās, gan printē arī daudz ko izmantojot kaķa tēlu, kas īsti nav, protams, godprātīgi, bet Jā, jau arī parādās kādi, piemēram, kafejnīcas nosaukums ar Straume nosaukumu. Jā, bet tur ir tas ir tāds slidens moments, jo tur īsti, man liekas, tieši ar to pašu vārdu tur jau ir grūtāk kaut pierādīt vai kaut kā apstrīdēt to, jo tomēr Straume tas ir vienkārši vārds. Tas gan jā. Kā tu kopumā vērtē animācijas nozari Latvijā un kāda ir tās nākotnes perspektīvas? Animācijas nozara Latvijā līdz šim mums viņa bija, bet viņa nebija diezko attīstīta un plaša. Bet es domāju, ka Straume dos viņai tādu kā ļoti labu pamatu, kaut kādas papildus iespējas, jo tomēr arī pasaule un arī mūsu pašu cilvēki un valdība tagad redz, ka tā nav vienkārši multene, ka tas ir nopietni arī māka, kas var nest arī Latvijas vārdu pasaulē, un kas var būt kaut kas nopietns un kaut kas uzrunā cilvēkus un paliek vēsturē tiešām. Nevis kaut kas vienkārši epizodisks. Tāpēc es domāju, ka ir nākotne, pilnīgi noteikti. Tagad, daudz kas no citiem cilvēkiem, teiksim tā, no pārējiem faktoriem, nevis no komandas, arī daudz kas atkarīgs, kā viņi gribēs iet tam visam pretī un arī visi finansējumi un tā tālāk. Bet es domāju, pilnīgi noteikti ir nākotne. Straume jau ir mazliet iekustinājusi, kultūras ministrija jau ir iesniegusi valdībā par to, lai studiju programmas izveide būtu tieši animācijas jomā. To jūs arī esat panākuši. Jā, tur mēs bijām pagājuši nedēļa pie kultūras ministres, un mēs arī diezgan daudz ar to runājam. Tīpaši Matīs par tām visām, teiksim tā, vairāk finansiālām lietām un tā tālāk. Teiksim, Matīs un Gins tur ļoti cenšas to visu lietu iekustināt un attīstīt. Tāpēc vēlēsim viņiem veiksmi un cerēsim, ka tas viss ļoti labi. Jo tiešām mums Latvijā izrādās ir tik daudz talantīgu cilvēku un to vajag attīstīt tiešām. Ir tiešām, jo man liekas, tas ir ļoti labs rādītājs, ka mums pa lielam visa
visa tā radošā komanda, kas bija Latvijā, tie jau pa lielam, neskaitot Gintu, visi ir amatieri. Tie ir cilvēki, kas pirmoreiz strādā pie animācijas, un man liekas, tas, ka viņi pirmā mēģināja, teiksim, radīja kaut ko tādu, man liekas, tas ir ļoti labs rādītājs, ka mums ir ļoti liels potenciāls tieši pie mums valstī ar talantīgiem cilvēkiem, kas tiešām var radīt kaut ko Tieši tā. Grandiozu. Kā tu vērtēji savu pieredzi strādājot pie tik liela starptautiska projekta? Tagad es, protams, viņu vērtēju savādāk, jo līdz tam tas tomēr bija priekš manis īpašs projekts, jo tas arī pirmais darbs, kā jau teicu, un es sapratu, ka tā būs kaut kāda ļoti laba filma, bet nemaz nebiju gaidījis, ka tas būs tik starptautisks un tik globāls projekts, tāpēc, protams, man ir patīkami, un es ļoti ceru sadarboties tālāk ar Gintu. Un es zinu, ka viņš jau nākamo scenāriju raksta, un mēs visa komanda degam nepacietībā uzzināt, kas tur, ko viņš ir sadomājis jaunu. Man ļoti patika strādāt. Protams, ka es domāju arī Gintam un visai komandai, tā kā mēs visi pirmo reizi strādājam kopā un pirmo reizi strādājam pie animācijas, mums bija savas grūtības tur brīžiem, bet kopumā viss bija ļoti labi. Un, kā jau teicu, tā pats darba ritms bija ļoti mērens, un mums bija tiešām iespēja to visu izbaudīt un izdarīt pareizi. Jā, tāpēc mana pieredze man ļoti laba bija un ļoti daudz man deva. Un es domāju, vēl dos. Jā. Tā kā tur gaidīsim jūsu nākamos darbiņus ar nepacietību un novēlēšu tev veiksmi un neizcīkšlošu fantāziju. Jā, paldies. Paldies tev par sarunu. Jā, liels paldies jums par interviju. Ēterā raidījumu cikls Bez robežām. Raidījums Bez robežām un Gita Dugaļska turpina. Jā, tikko dzirdējāt manu sarunu ar Artūru. Liels paldies Artūram Gorem par ieguldīto darbu un radošo ieguldījumu animācijas filmā Straume. Un tagad pāriesim pie nākamās raidījuma viešņas – Paula Bobrova, kura arī ir strādājusi šajā izcilajā radošajā komandā. Paula, mēs ar nepacietību gaidām, lai dzirdētu tavu skatījumu uz šo projektu un tava darba nozīmi Straumes radīšanā. Paula, iesākumā pastāstīja, kāda bija tavi izglītības ceļi svarīgākie posmi, kas noveda pie karjeras animācijas jomā? Jā, es varu varbūt pastāstīt, ko es arī Jēkabpilī mācījos. Biju 3. vidusskolā, pabeidzu līdz 9. klasē biju tur, un tad vidusskolu pabeidzu Rīgā Āgenskalnu valsts ģimnāzijā un tālāk mācījos ekonomikas kultūras augstskolā, datorspēļu dizainu un grafiku. Visnotaļ nopietni, jā. Jā, un arī beidzamajā kursā vēl mācoties, tad arī mani uzrunāja un piedāvāja strādāt pie filmas. Jā, bija mans nākamais jautājums, kā tu nokļuvi līdz Straumes radošajai komandai? Jā, mani uzrunāja VFX mākslinieks Mārtiņš Čupītis, kas veidoja ūdeni filmā. Jā, es jau zināju par Gintu un uzreiz piekritu. Kādi bija tevi galvenie uzdevumi, pienesums filmā Straume? Jā, es strādāju kā koncepta māksliniece tieši tēlu dizainiem. Veidoju zivis, putnus, suņus, lemūrus, briežus, stirnas un citas arī vēl varoņus. Arī veidoju virsrakstu flow un latviešu valodā Straume. Bet vai tev tas likās viegli vai grūti? Es saprotu, ka tāds uzaicinājums nopietnas un cik tas bija viegli? Sākumā bija grūti, par cik tas bija tāds pirmais darbs, kur es strādāju kā koncepta māksliniece, daudz kas bija jāiemācas, bet man liekas, ka visiem no komandas tā bija, ka mēs kā laika gaitā visi kaut ko apguvām. Vai tev ir bijuši kāda iepriekšēja pieredze jau animācijas filmu veidošanā? Šī bija pirmā pieredze. Tādas kārtīgas ugunskristības. Jā. Kāda bija sadarbība ar režisoru Gintu Zilbalodi un pārējo radošo komandu? Jā, tā bija laba pieredze strādāt kopā ar tik daudz māksliniekiem, kur uzzinājām daudz ko jaunu un papildinājām viens otru. Tāpēc un ar Gintu strādājot diezgan, man liekas, tas ir tikai mazās studijās, var notikt tā, ka tevi var jebkuras pozīcijas mākslinieks iedot kaut kādas savas idejas un var ietekmēt to filmas gaitu un tāpēc lielās studijās tā nekad nenotiktu. Vai vari pastāstīt, kā noritēja darbs starp Latvijas un Francijas komandām pie šīs filmas?
Jā, sākumā es biju pie filmas sēlā jau no paša sākuma. Gins jau gan bija jau kaut kādu 1 līdz 2 gadus viens pats pie viņas strādājis, līdz iesaistīja komandu, un tad pats sākums notika Latvijā un Francijā. Tad, kad es jau biju savu darbu beigusi, tad arī turpinājās kā animācija Francijā, un tad Gins arī lidoja uz to studiju, un es īsti pat par to daļu nezinu tik daudz, kā tas notikās. Es Kannu kino festivālā satiku viņus, bet to visu procesu es pat nevarētu izstāstīt. Kad uzzināji par Zelta globusu, balvas iegūšanu, kāda bija tava reakcija? Liels prieks, jā, ka pasaulē ir novērtējusi mūsu kopīgo darbu. Te, man liekas, ir viss Latvijas prieks. Jā, un arī, man liekas, tas arī neatkarīgajam kino daudz ko nozīmē, jo parasti tāda maza budžeta filmas netiek tik tālu, un tas tāds arī tādā ziņā diezgan liels notikums ir. Bet mazliet runājot tieši par tavu darbu, ko tu darīji laika ziņā. Es tā mēģinu vizualizēt, radīt, piemēram, tur slapju kaķi. Piemēram. Cik tas tev laika ziņā aizņem? Kaut kādas stundu, varbūt 2, noteikti kaut kur ap stundu, varbūt pat mazāk, un tad es pēc iespējas ātrāk centos jau visu rādīt Gintam, lai tad viņš var vai noraidīt, vai kaut ko ieteikt, vēl pamainīt, vai vienkārši pārbaudīt, vai es esmu precīzi to parādījusi. Bet kopumā, cik tev pagāja laiks vispār strādājot pie šī visa? Es saprotu, tur emociju bija ļoti daudz. Kopumā strādāju mazliet vairāk par gadu. Man liekas, bija kaut kādi 13 mēneši, un vēl pēc tam sanāk pagājuši gadu rudenī es vēl šo to vēl padarīju. Ja viens slapjš kaķis aizņem 2 stundas, tad filma ir ļoti gara, tad saprotams, ka šis ir laikietilpīgs liels darbs. Īstenībā mums ir ļoti, ļoti liels prieks, kad no Jēkabpils nāk tik talantīga meitene, un kad esi piedalīsies tādā projektā, un varam tikai vienīgi visu Latvijas stāvus tev aplaudēt. Jā, tas man arī prieks, ka tiešām pasaule ir novērtējusi, un ka tas ir aizgājis tik tālu, jo taisot filmu mēs īsti tā kā nedomājām par to, man liekas. Bet kā tu pati vērtēji savu pieredzi strādājot pie tik liela starptautiskā projekta? Pozitīvi, jā. Tas jau, īsti es tā kā zināju, ka noteikti tā filma ceļos pa festivāliem. Jā, kā teica, galīgi negaidījām, ka tik tālu viss aizies, un vai tad galīgi nebija tās iekšējā sajūta, kad strādājam tik cītīgi un viss tik forši un skaisti izskatās? Jā, bet tas jau, man liekas, tu nekad nezini, kā beigās sanāks, un es jau tikai par cik strādāju gadu, un tās filmas kā taisīšana turpinājās, es nemaz neredzēju to gala versiju ilgi arī, un tikai kaut kādā pavisam nepabeigtā stadijā, tāpēc gaidīju arī ļoti redzēt, kā izskatīsies, kad filma būs pabeigta. Vai tev ir kādi nākotnes plāni profesionālajā jomā, varbūt jau kādi jauni projektiņi, kur tevi ir uzaicinājuši? Šobrīd īsti nē. Tagad ir patstāvīgais darbs un tieši tādā kā dizaina jomā, un tad brīvajā laikā turpinu mācīties, strādāju pie personīgajiem projektiem. Es domāju, ka pēc šī straumes apvērsuma, domāju, ka tev uzaicinājumu strādāt vēl kādā tikpat brīnišķīgā projektā netrūks, un to arī novēlēsim, un paldies tev par sarunu, un lai veicas mācībās un radošajā procesā. Jā, paldies! Raidījums Bez robežām un Gita Dukaļska saka jums paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā raidījumā. Šodien mēs uzzinājām vairāk par pasaules mēroga animācijas filmu Straume un tās veidotājiem. Liels paldies Artūram Gorim par viņu ieguldījumu šajā fantastiskajā projektā, kā arī
Paulai Bobrovai par viņas radošo darbu pie šīs filmas. Un vēl jau vairāk mums ir ko lepoties, ka abi divi talantīgie mākslinieki nāk no Jēkabpils. Viņu kopīgais darbs ir apliecinājums tam, ka Latvija var radīt izcilus mākslas darbus, kas iegūst pasaules atzinību. Novēlam Artūram un Paulai vēl lieliskus radošus panākumus. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un tiksimies nākamajā raidījumā. Jūs klausījāties informatīvi izglītojošu raidījumu ciklu Bez robežām. Raidījumu cikls Bez robežām katru pirmdienu 16:10 un atkārtojumā ceturtdien 11:10 un svētdien 11. Klausies un skaties sev vērtā laikā Radio 1.lv vai Radio 1.lv Facebook kontā. Raidījumu ciklu Bez robežām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild SIA Radio 1.